artikulācija, ritmiskās kombinācijas un pārvietošanās iekļaujošā izglītībā sporta stundās. Koordinācijas un ritma attīstīšana bērniem ar kustību traucējumiem vai viegliem garīgās attīstības traucējumiem būtiski uzlabo viņu dzīves kvalitāti, palīdzot labāk orientēties vidē, kļūt patstāvīgiem un vairāk socializēties. Regulāri fiziskie vingrinājumi un spēles, kas ietver koordināciju un ritmu, veicina viņu fizisko, emocionālo un kognitīvo attīstību, padarot ikdienas dzīvi vieglāku un patīkamāku. Tātad pirmais uzdevums sastāsimies visi kolonā aiz manis, pa vienam. Sitam iekšā divas reizes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nākošais. Liepi. 1, 1, 1 izlaiž. 1, 1, 1 izlaiž. Kad tev tā domāšana jāsavieno ātri ar kustību, jums būtu tas jādara tā kā skrienot jau. Redzējām, ka trešais ir gandrīz nesavienojami, ja? Šorīt. Jā, pirmā lekcija. Nu, lūk, bērniņi, protams, mēs darījām tagad tā, it kā mums būtu kāda no kustību traucējumiem, mēs darām, bet vienkārši, ja? Ļoti labi. Tagad uzspēlēsim bumbu šovu. 1, 2, hop. 1, 2, hop, ja? Un tā līdz gala līnijai. Ok? Klausīties viens uz otru, tas ir svarīgi. Bumba pie kājas, 1, 1, ja? Un nepazaudēt kompaņonu, viņš nabaks viens pats kleparēja. Viens solis. 1, 2, 3, hop, rokās. 1, 2, 3, hop, rokās, ja?
iet. Nē, tu ej tajā galā. Skaties uz viņiem, kā viņi dara uz vietas. Sadalīsimies pa 2, 4 komandās. 4? 2, 3, 4. Puisi šeit labā, ar šīm meitenēm. Jūs 2. Mēģināt iesaistīt to bērnu, kurš ir jau iekļaujuši savā vidē runāt. Jo tad viņš arī varēs pateikt, ja viņam kaut kas sāp, vai viņam vajag bedmās, vai kaut kas vēl. Viņš būs drošāks, ja jūs ļausiet viņam runāt. Šādi saliekot pa grupām, tas bērns arī jūt, ka viņš ir pieņemts, ka viņš ir, ka viņam ir atbalsts, ka viņam ir tā klase, ka viņš ir viens no viņiem. Gribētu šobrīd dzirdēt no jums, kas jums likās visinteresantākais, kas bija varbūt tāds, ko jūs grūti, kas jums likās. Sāksim no šīs puses? Kā nekas. Kas? Viss bija interesanti, bet grūti bija nekas. Bija grūti, ja? Nē, nebija nekas grūts. Bet es taisīju tā, lai iekļaujošais bērns spētu izdarīt, tāpēc jūs esat forši skolotāji, jūs uzvarat. Ja? Jā. Labi? Jā. Interesants vingrinājums, kad visiem kopā jāizpildē viena rīta. Tas saliedē ļoti. Jā, man arī tas patīk. Jāskatās, ko citi dara. Tā ir tā galvenā doma, klasi. Komandas apstas. Jā. Man liekas, man visgrūtākais likās tas, ka pieņemsim pēc mūzikas mēs no sākuma vadījāmies. Man pašam jau ir problēmas uzķert no mūzikas ritmu un stundā vēl novadīt. Bērni to nezinu, tā ir viena lieta, bet otrs ir variants bez mūzikas vienkārši pēc skaitījuma iet. Pielāgoties. Jā, tas ir. Jā, man bija interesanti, kā basketbols var savienot kopā ar mūziku vispār tādu. Jā, un es domāju, ka bērniem būs grūtāk kāpties pa stūrķiem stāviem un katram sava tempa, sava ritma jāpieņem tādas. Nē, es tam par bērniem jāiedomā, ka viņam būs grūti koncentrēt savu uzmanību, skaties uz skolotāju un darīt savu uzdevumu. Man vairāk patiktais basketbola orkestris. Es tā kā vēl mūzikas skolotāja, vēl mūzika klāt, un tur tādu dziesmas var dejot un dziedāt vēl papildināt. Jā, tur var papildināt īstenībā ar tekstu vai ar kaut ko īstenībā, jā. Bet tas tāds vienā lielā stundā, bet šito jau var ņemt pa mazām, sākt ar ritmu un tad likt klāt ātrāk. Jo mums mūzika šodien bija diezgan ātra, tā kā bija jāieklausās, bet, protams, arī tādu. Speciālā izglītībā es strādāju jau 15. gadu, un neko es nemainītu. Ikdienā es strādāju ar bērniņiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un ar parastiem attīstības traucējumiem. Vienkāršākiem. Un, man klases ir dažādas. Man ir no 1. līdz 9. plus vēl speciālās klases, kas saucās saskarsmes klasītes. Tur ir arī ratiņkrēslā bērniņš, un tad, protams, visas kustību koordinācijas ritms un viss tiek pielāgots katram bērnam individuāli. Jā. Cik reizes nedēļā? Cik stundiņas? Tātad 1. klasē ir 2 stundas nedēļā sportiņš, un pārējiem visiem ir 3 reizes nedēļā sportiņš. Tā strādājam 15 gadus jau. Tur gadu bērni kļūst arvien smagāk un smagāk tie traucējumi. Nāk klāt tādi kā autiskā spektra traucējumi, kur jau ir tātad kādam ir, piemēram, ir katram savu specifika, kas viņam traucē. Kādam tā ir smarža, kādam skaņa par lielu, par skaļu, par spilgtu gaismas telpā. Tas viss tiek pielāgots sporta stundās, un mēs šādus vingrinājumus noteikti nevarēsim ņemt autiskā spektra bērniem, jo viņam, ja viņam ir skaņas uztveres, tātad problēmas, tas viņam noteikti viņu padarīs agresīvāku, un viņš nevarēs uztvert to, ko skolotājs saka, un viņam iespējams gaisma traucē. Tad es esmu izveidojis arī darba burtnīcu,
kurā ir pielāgot uzdevumu tieši šādiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kur bērniņš var mierīgi divatā ar savu asistentu vai skolotāju palīgu strādāt ar darba lapiņām. Palīgu skolotājiem ir tā, ka ne visas skolas to spēj nodrošināt. Man ir palīgs tieši saskarsmes klasītēs, kur man ir bērniņš ratiņos. Un es to bērniņu ņemu ārā, un es ar viņu strādāju uz lielās bumbas, un pārējiem bērniem klasēs esmu iedevusi citu uzdevumu, kuru viņš dara kopā ar savu skolotāju. Bet visas pārējās klases ir bez palīga skolotāja, un tur es esmu viena pati, un es izplānoju savu stundu līdz visam sīkumiem, tā, lai mēs varam pilnvērtīgi strādāt. Un mēs braucam uz speciālās olimpiādas sacensībām, mēs gūstam dažādas vietas un arī pirmās vietas. Un mums ir specifiski tas, ka mums ir arī skriešana ar sniegkurpēm, kur mūsu Kokneses attīstības centra audzēknī dabūja 2 zelta medaļus. Tādas, jā. Tad, kad ir, piemēram, starpvalstu sacensības, speciālās olimpiādas, vai tagad ir mūsējie Latvija ir aizbraukusi uz olimpiskajām spēlēm Turīnā, skriešanā ar sniegkurpēm un slēpošanā. Tur iespējams kaut kādas naudiņas ir, bet es tik smalki nezināšu. Es tik sagatavoju savus bērnu sacensībām, iedod tālāk, un tad skatos, kas man ir aizbraucis? Šajā reizītē neaizbrauc, bet vispār manā pieredzē ir 2 meitenes, kas ir aizbraukušas viena aizbrauc uz Austriju, uz slēpošanu, un otra aizbrauc uz Abu Dabī, kur viņa gan futbolā piedalījās, gan peldēšanā, un abas pārved man godalgotas zelta medaļas.